Pavasars ir laimes laiks, arī cilvēka laimīgais laiks. Vai esi pamanījis, ka pavasaris vienmēr ir līdzās? Lai pavasara spēks ieiet jūs visos un mūsu mājoklī šodien. Redzi, sniegs atkāpies, ziemas stingzinošais augstums aizsteidzies. Daba atveras un atvērtībā dzīvo. Vai tevī pamodies tas lielais bērnišķīgais prieks? Tas prieks, kas diedzēja puķes, tas prieks, kas diedzēja prieku. Tu piemiedz man ar aci kā toreiz, kad pie omamas mukām mēs no kaimiņu puikām, kurām bijām iemetušas nošmulētajos ģīmīšos sauju smilšu. Vai tu atceries savu pirmo mīlestību? Kad tev bija 8 gadi, jūs sapratāties tik labi, kā pavasaris ar kokiem un koki ar zaļo skurbumu. Jūs abi flirtējāt ar jāņogu ziediem, ar putnu mīlas dziesmām, ar plaukstošajām lapām. Un tad jūs pieaugāt. Tagad jūti, kā briest jauns dzīvot prieks un dzīves ziņa kūsā. No tevis izlauzies pavasara absolūtais spēks, un tu esi uzziedējusi kastaņā, tulpē, violītē. Pavasaris pieder mums visiem. Un šī pavasara diena pieder Līvānu novada vokālajam ansamblim Līvas, kas šodien atzīmē savu dzimšanas dienu, kopā sanākšanas prieku un dziesmas spēku. Līvas vārda nozīmes skaidrojums šo sievieti apzīmē kā personību, kura caurstrāvo optimismu un melanholijas sintēze. Līvai raksturīgas gan ilgas pēc vientulības, gan tendence meklēt patieso draudzību. Ir zinātkāra un visu mūžu nezaudē nemieru. Tieša kā bērns un tic labajam. Tādas ir mūsu vokālā ansambļa Līvas dalībnieces un viņu vadītāja Ilona Balaško. Vērtības, kas iekļautas ansambļa dziesmu repertuārā, māca un iedvesmo būt labākiem un vienmēr ticēt. Jūsu uzmanībai dziesma, kad Dievs zied tavā dvēselē. Maijas Ķīnas mūzika, Kārļa Krūzes vārdi, izpilda svētku gaviļnieces Līvānu novada vokālais ansamblis Līvas. Ar rīta sauli mani uzrunāja Dievs, kad pamodos pēc nakts tik rūgti smagas, es ticēju,
Viņš baltu gaismu lies pār rētām tām, kas sirdī atstāja vagas. Ar meža smaržu mani uzrunāja Dievs, kad gāju modināt un apsveikt rītu, un kāpu prieda šalcas saturies no manām saknēm saņemdama spēku. Ar jūras dziesmu mani uzrunāja Dievs. Pie kājām pieglaudās, kad viļņi vēsi, un es sapratu, Dievs vienmēr blakus ies, ja savā sirdī sadzirdēt to spēsi. Garīgā dziesma ar tevi kopā, Marija. Manas Latvijas sētās daudz aku, zaļiem akmeņu grodiem un vecas, koka spainis uz vindas pleca, zilas nātres un aizlaistas takas, un vectēva stādītie bērzi blakus. Tās ir gudrās, tās ir teiksmu akas. Nevajag aizmirst vecās un gudrās, smelsim ūdeni, dziļo urbumu balvu, lai asinis sadzeļ vēsās skudras un noskaidro galvu. Pie dieviņa gari galdi. Latviešu tautas dziesma Ilonas Balaško apdarē. Set
savu bagātību skaitu pēc cilvēkiem, kuri kopā ar mani smejas un dzied, ar kuriem kopā varu raudāt, skaitīt zvaigznes vai neprātīgi diet. Viņi nav apsēsti ar sarunām par mantu un kaimiņa labklājību, bet var kopā ar mani klusējot sagaidīt rītu. Un tad, kad pat tiešām sāp, ar klusu atbalstu, ar pleca sajūtu, viņi ir klāt ar vienu, savu bagātību skaitu pēc cilvēkiem. Dziesma cilvēkam cilvēku jāsatiek, Ziedoņa Purva vārdi, Valtera Kaminska mūzika. Visu mūžu es ceļu māju. Tas ir sievietes sencenais amats. Ceļu smiedamās, ceļu rādamās, ceļu gaužas asaras raudādama. Ai, cik vēja ir kāri uz siltumu, kuru es sargāju. Kā viņiem gribas to azotēji iebāzt un svilpojot projām nest. Visu mūžu es ceļu māju, lai jums, kur pārnākt būtu. Nekur nav tik labi kā mājās, jūs sakāt, un es atkal stipra jūtos. Un neticu saldajai čigāna dziesmais, kas vilina projām iet. Smaržo pīrāgi, un uz palodas mājas svētība zied. Saulainās Gundegas, Ilonas Balaško vārdi un mūzika. Saulainās Gundegas,
Tu pažēlosi pasaulīt, kad man būs grūti. Tu tieši virs ceļa, kur eju zvaigznīti sūtīsi. Pažēlosi, kad sāpēs, pūtīsi siltu elpu. Tu man pasaulīt sargāsi lielajā vēlmju telpā. Tu man dungosi dziesmiņu, pājāju uz pleca, noliecies noglāstīt pasaulīt, kamēr abas vēl rudiņos dungojam klusi. Mani dziesmotie rudeņi, Ilonas Balaško mūzika un vārdi. Labvakar visiem. Kā jūtaties? Labi, jā? Es arī pagaidām. Kamēr dāmas aizgāja pārģērbties, mums palūdz vienu dziesmiņu nodziedāt, divas īstenībā. Un tad pirmo dziesmiņu mēs dziedāsim tādu Raimonu Paulu dziesmu, noteikti visi zināsiet. Tāpēc, kad nevar zināt kāpēc. Zinām, vai ne? Tie, kas zina, droši var dziedāt līdzi. Upei naktī vīles kliedz, un tu arī neiemiedz, tāpēc jau kā nevar zināt, kāpēc. Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka pa maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izēju no mājām klus, zvaigznes spīd un tu blīdus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak, tas
nakties kliedz, un tu arī neiemiedz, visur kaut kāds troksnis klus un slāpēts. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Otrā dziesma būs no Aivara Brīzes gabala, tikai neizsaki nevienam, kur viņš izpildīja savu, teiksim tā, sirdsdraudzi. Tā diezgan tā sirsnīga dziesma. Tikai nesaki nevienam, ko tu dzirdēji no rīta, maiga vējā modinošā valodā. Tikai nesaki nevienam, ko tev pačukstēja zvaigznes šajā naktī, kad tu biji nomodā. Tikai nerādi nevienam, kas tavu sirdi pilda, nav nevienam jāzina, kas tajā mīt. Tikai neatklāj nevienam, ko tev novēlējis liktenis, tev būs grūtāk viņu kādreiz piepildīt. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs, kas spoži mirdz, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis fīs, skrien laika upe projām nevaldāmā. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs, kas spoži mirdz, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis fīs, skrien laika upe projām nevaldāmā. Tikai nepazaudē ceļu, kas tevi aizved mājās, kur tu vienmēr būsi mīļi sagaidīts. Tikai nepazaudē to, kas tevi reiz ir iemīlējis, tikai nepazaudē to, kas padarīts. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves slavu gaidīt, tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek, tas vienalga citiem liekas nesvarīgs. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs, kas spoži mirdz, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis fīs, skrien laika upe projām nevaldāmā. Bija to vasar tev acīs rudzu puķes, un mati viļņoja kā rudzu lauks. Tos vārdus gan neviens vairs nepasacīs, to burvību neviens vairs neatsauks. Ar rudzu puķi klēpi māju ejot, bija sajūta, ka vasara nāk līdz, jo tavu acu rudzu puķu zilums uz mūžu tikai dvēselē man līdz. Tās vasaras kā rudzu puķes smaržo un vēdīt savas smaržas neizbeidz. Tās vasaras kā rudzu maize garšo un pretī vēl ar rudzupuķiem steidz. Turpinām baudīt jubilāru repertuāru. Dziesma Dīvaina vasara, Guntara Rača vārdi, Raimonda Paula mūzika.
Lūdzu. Dziedi dvēseli dziesmu un droši ej uz priekšu. Nav tādas varas, kas liktu tev pakļauties pasaulē. Dziedi dvēseli dziesmu, nekas, ja tu bikla un trausla. Ja dzīvosi ar smiekliem, paliksi nesalausta. Dziesma Voici momiņ, Jurģa vārdi, tautas mūzika. Kai
Gāju putni atgriežas līdz ar saules loku. Senču zeme mani tur iebursārtā rītā. Un man arī vajag tur, kur bija līgzdalīta. Dziesma Volaudzēte, Jurciņa vārdi un mūzika. Aicinām dziedāt kopā ar mums. Atmostoties dziļā naktī jūtu, cik tu maigi glāsti, un pār gultu noliekusies zelta pasaciņu stāsti. Kad es atkal miegam ļāvos, dzirdēju, ka klusi dziedi, un ap manu mazo gultu plauka balti sapņu ziedi. Tautas dziesma Šaupoj mani māmuļiņa. Gribas kā sanāk, vēl mazliet bērnišķīgai kļūt, basām kājām pa pļauju skriet. Gribas kā sanāk, vēl bērnu dienu zemē būt, sapņu kurpēs pārsmildīm skriet.
Kam tu raugies tā vecomāt? Ātriem putniem ātri mūžs skrien. Kam tu baidies vecomāt? Balti vēji vien putnus sien. Gribas kā sanāk, vēl ilgu šūpulī man snaus tavā dziesmā bez rūpēm vīt. Gribas kā sanāk vēl tev pie krūtīm galvu glaust, sapņu zirgos līdz zvaigznēm tikt. Dziesma jautro vecmāmiņu himna. Es redzu pasauli, es redzu sauli, redzu debesis, kā zirgi auļo es redzu, svilpo strazdi, dzeni skaļ, kaut kur durvis klauces dzirdu, elpo zeme, mešs, ledi kustas, krasti dveš es jūtu. Mostas dzīvei, mostas mīlestībai, brīvei, pavasaris nāk. Dziesma, ak pavasar! Ak pavasar, bet ne tikai šodien mūsu gaviļniecēm ir ko teikt un ko izdziedāt. Jūs esat sanākuši ar puķiem, smaidiem, un tāpēc aicināsim apsveicējus, gaviļnieces var ieņemt savas vietas. Paliks uz skatuves. Skaidrs. Un tāpēc aicināšu Līvānu novada pensionāru biedrības vadītāju Skaidrīti Šķimeli.
Labdien, cienījamie Līvānu novada seniori un viņa atbalstītāji. Un vēlreiz labdien, cienījamās, mīļās Līvu meitenes. Es domāju, ka šodien visi klātesošie mēs varam teikt, ka mēs izbaudījām ļoti skaistu, emocionālu mirkli, kas gāja caur sirdīm. Un lai arī šīm skaistajām dāmām ir matos sudrabs, tad sirdī viņām ir dimants. Un es nemelošu, ja teikšu, ka šīs meitenes, es viņas citādāk nevaru nosaukt, ir Līvānu aktīvākās senioris. Viņas gan dzied, gan vingro, gan dejo, gan piedalās projektos, gan vienmēr uz visām biedrības sanāksmēm ierodas kā uz svētkiem, kā sveicot jaunu dienu, kā izbaudot katru dienu. Un vēl man ir ļoti liels paldies jums jāsaka par to, ka es domāju, ne tikai es, bet mēs visi šodien izjutām tādu īpašu kņudēšanu sirdī, jo jūs savās dziesmās izdziedājāt to, kā bieži mums šodien šai trakajā, steidzīgajā laikā pietrūkst. Jūs izdziedājāt cilvēka mūžu no jaunības līdz skaistajam vecmāmiņu laikam. Jūs izdziedājāt mūsu skaisto zemīti, mūsu Līvānus. Jūs galu galā katra izdziedājāt savus pavasarus un savus rudeņus. Un paldies jums par to. Un šodien sakot jums visām lielu kopīgu paldies, es gribu īpaši vērsties pie Ilonas, pie jūsu vadītājas. Ilona, tu laikam esi tas cilvēks, kuru mēs nekļūdīgi uzgājām un aicinājām uz mūsu biedrību, lai tu apskatītos, paklausītos, kā meitenes dzied, un lai tu dibinātu ansambli, kas sākumā bija domāts, tā savam priekam padziedāt, sanākšanā padziedāt daudz baltu dieniņu, lai skaisti skan. Bet nepilnu, vai jau pilnu 2 gadu laikā, jūs esat izaugušas, manuprāt, par ļoti stabilu, ļoti skaistu ansambli. Un ja pēdējos gados, esot kopā ar Līvānu senioriem, es esmu diezgan daudz dzirdējusi Latvijas senioru ansambļus, un ne tikai Latvijas, arī Lietuvas, tad es varu droši teikt, ka jūs līdzvērtīgi stāvat viņiem blakus. Un par to, Ilona, paldies tev. Droši vien, ka tu šodien savās atmiņās arī stāstīsi, kā jums ir gājis, bet es gribu vispirms teikt paldies tev. Paldies tev, Ilona, par to skaistajiem brīžiem, ko mēs guvām. Un tā kā šis kolektīvs dzima un tapa biedrībā Līvānu novada pensionāri, bet tagad mēģinājumu māju vietu, koncertu māju vietu un ļoti lielu atbalstu ir guvis no Līvānu novada kultūras centra, tad mēs šoreiz kopā ar kultūras centra direktori un biedrības valdi esam arī sagādājuši pateicības jums visām. Tātad pateicība Ilonai Balaško, senioru vokālā ansambļa Līvas vadītājai, par sirds darbu senioru vokālajā ansamblī Līvas, par senioru aktīvas dzīves popularizēšanu un labdarības koncertu rīkošanu. Paldies tev, Ilona!
Pateicība Elvīrai Kristovai. Pateicība Monikai Kažemākai. Pateicība Leontīnai Siņicinai. Pateicība Helenai Vasiljevskai. Sirsnīgs paldies. Pateicība Edītei Čeverei. Pateicība Valērijai Uzkārniecei. Pateicība Valentīnai Mukānei. Valentīna ir viena no mūsu zelta fonda meitenēm. Pateicība Valentīnai Bogdanovai, arī zelta fonds. Pateicība Annai Pudulei. Pateicība Tinai Vilcānei. Jā, un pateicība Viktorijai Lācei, viņa diemžēl apslima šodien, jūs nodosiet, ja viņai. Tā, un ja es teicu, ka zelta fonds, tas nenozīmē, ka es kaut kā īpaši šīs meitenes gribēju citā nozīmē izcelt, bet tās ir meitenes, kurām pārējās blakus vēl ir tīrās jaunuves. Aka, paldies jums, meitenes, par skaisto valdījumu. Nu, labdien, cienījamie klausītāji! Paldies, ka jūs esat ieradušies tik kuplā skaitā. Šis ansamblis nodibinājās pirms 2 gadiem. Un kā jau Skaidīte man teica, sākotnēji, kad viņi man ieraudzīja, teica, nu, Ilona, tu atnāc varbūt, nu, padziedāsim sava prieka pēc ceturtdienās. Nu, es atnācu, jā, bet ar to dziedāšanu sava prieka pēc vēlāk sanāca pavisam savādāk. Vajadzēja arī uzstāties un sākām nopietni strādāt. 2 gadu laikā mēs esam piedalījušās kaut kur apmēram 17 koncertos, 17 pasākumos, bet pašas ar savu veidoto scenāriju esam uzstājušās 7 labdarības koncertos. Un mums ir tradicionāli Ziemassvētku koncerti, kuri ilgst apmēram 50 minūtes līdz stundai. Tāpat mums ir lieldienu koncertu programmas sagatavotas 2 par Jāņu dienas programma. Tāpat ir Rudzāta internāta skola, mūs uzaicinājuši skolotāju dienu, tad mēs cītīgi mācījāmies. Un tad man Vaivods Edgars teica, viņš teica, nu ko tu te runā, ka tev dāmas no 60 līdz 83 gadiem. Es neredzu, ka kādai šeit būtu 83 gadi. Un tātad ar dziesmu mēs dzīvosim ilgi. Un vēl kas jāatzīmē. Šīs manas daļās dāmas ir pašas sarūpējušas sev tērpus par saviem personīgajiem līdzekļiem. Ir tapis ansambļa karogs, kuru darināja
mūsu Viktorija Lāce. Aplausi viņai. Tāpat mums ir savas tradīcijas, mūsu tradicionālā dziesma, ar kuru mēs vienu otru sveicam un savus viesus. Ir daudz laimes jums dzimšanas un vārda dienās, un pēc vajadzības, kādās tik dienās vajag, tādās mēs arī dziedam. Un šodien es jums gribu novēlēt, lai jūs algas būtu tik jaukas, tik možas, tik skaistas un dzīves gudras, un lai jūs vienmēr soļotu kalnu, kā saulainas, baltiem ziediem apvērtas dienas, pilniem alkiem dzerdamas dzīvīgumu, no visa, kas skaists un cilvēcīgs. Ar dziesmu mēs dzīvosim ilgi, arī kad skumjas, arī kad bēdas, arī kad mākoņi saulaini zilgi kādu reizi ar tumšajiem mainās. Ar dziesmu mēs dzīvosim ilgi, un tad būs labi. Vētraini aplausi mūsu Līvām! Šodien mēs vēlamies teikt paldies visiem mīļajiem, labajiem cilvēkiem, kuri mūs ir atbalstījuši šo 2 gadu garumā. Un tā, sirsnīgs paldies Līvānu domei. Lūdzu, vārdstāvi. Tālāk mūsu jaukajai Gintai Krauklei. Paldies, Skaidrīs. Paldies. Un es ceru, ka Aina Kursiet ir ieradusies bijusī apvienības vadītāja. Tā tad nav skaidrs. Un tālāk sirsnīgs paldies Līvānu kultūras centra darbiniekiem. Aņai Smirnovai. Kristīnai Kotānei. Normundam Upītim. Ardim Skrūzmanim. Ervīnam. Viņš jau aizgāja. Viņš aizgāja. Tālāk Patrikam. Allai Griņevičai. Kurš nodos? Pēc tam, ja? Žannai Vilcānei.
skaidrs, labi. Nu, sirsnīgs paldies visiem Līvāna iedzīvotājiem. Sirsnīgs paldies mūsu bērniem, mūsu mazbērniem un mūsu mazbērniem arī, kurus mēs ļoti labprāt redzam. Bet viņi mūs arī palaiž brīvdienās, uzstāties. Un lai jums skanīgs pavasaris. Visu labu! Un tagad vārdu dosim Līvānu novada priekšsēdētāja vietniecei Aijai Usānei. Labdien, cienījamās dāmas, cienījamās mākslinieces, labdien, klātesošie. Es gribu teikt arī Līvāna novada pašvaldības vārdā, kad šis pasākums tiešām mazliet iesildīja sirsniņu, mazliet aizskāra tās jūtīgās stīgas, jo dāmas dziedāja arī 70. gadu dziesmu un jā, tā kā es laikam varētu teikt, ka laicīgi ieņēmu tajā rindā vietu vienu kandidēt uz Līvānu arī kā sastāvdalībnieks. Bet, ja dziesma skanēja, ka cilvēku jāsatiek agri vai vēlu, bet jāsatiek, jūs esat satikušās visas kā domu biedri un vispār veiksme jums ir uzsmaidījis, tāpēc, ka ceļā ir satikuši Ilonu. Jo, ja ir tāds vadonis un tāds diriģents, kas nosaka šo toni un parāda dziesmu, tad viņa arī skan. Bet tāda sena teika vēsta, ka dziesmai kādreiz piederības nesot bijis. Viņu pirmo paķēruši putni un mētājuši, te cīrulis kaut ko patraulinājis, aizmetis strazdam, strasts aizmetis vārnai, bet vārna stārķim, un stārķis noklabinājis knābi, un dziesma nokritusi zemē, dziesma iekritusi zālē, un iznākusi tikai tāda viegla šalkoņa. Un tad dziesmu paķēris vējš, un dziesmā ieskanējušās tādas varenas notis, un tad vējam dziesma apnikusi, viņš iemetis viņu koku zaros, un atkal dziesma šūpojusies kā aijājot. Bet kokiem arī dziesma apnikusi ātri, un tad viņu iemetuši koki jūrā, un jūra uz saviem lielajiem viļņu putu baltajiem krēpju spārniem šūpojusi, mētājusi, aijājusi un izmetusi krastā. Un tad dziesmu pacēlis cilvēks. Un tā viņa vēl līdz šodienai dzīvo pie mums, skan dažādās nokrāsās, gan maigās, gan vētrainās, gan arī noteikti stārķa balsī. Un tāpēc es saku jums milzīgu paldies par to, kad jūs glabājat šo dziesmu, skandinat un dodat prieku cilvēkiem. Un Līvāna novada pašvaldības vārdā es saku jums milzīgi paldies, tāpēc, ka jūs esat sapulcējušās un ļoti, ļoti stiprs kolektīvs esat izveidojušies šo 2 gadu laikā. Un pašvaldība jums sūta sveicienus tur, lai nebūtu bankrots, jo tikko gads ir sācies, tad ir tikai pa 2 konfektēm katrai. Jā? Tās visas es mēģināšu atdot Ilonai, jo es domāju, ka viņa tā prātīgi pratīsies apieties ar to. Tā. Bet vispār man ir tas gods šodien Līvāna novada domas vārdā pasniegt pagodināšanas rakstu Ilonai Balaško par ieguldījumu Līvāna novada kultūras attīstībā, par senioru ansambļa Līvas izveidi
dziesmas slavināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu un vispār par Līvānu novada tradīciju kopšanu. Paldies, Ilona, un paldies visām ansambļa dalībniecēm, lai jums veselība. Es nevēlu nekad čaklus un rātnus mazbērnus, lai jums nerātni mazbērni, zināsiet, kas jādara. Tālāk gribētu dot vārdu Līvānu novada kultūras centram, bet jāatklāt liekas, ka varbūt mēs esam palikuši 2-1, pārējie ir kaut kur aizceļojuši. Un ja tuvākajā laikā neatgriezīsies, tad mēs arī paliksim te 2-1. Kā tu domā? Vai Līvānu kultūras centrs kaut kur šeit ir? Nav. Dežuranti laiž iekšā visus, kas pagadās, izskatās. Мы бандито, гангстерито, мы костето, пистолето. Ой, есть, мы стрелянто, убиванто, украданто, тоето. Ой, manco testo presidento, ограблянто, un momento. Ой, есть, изаенто, Regisento, nascimento, finolento. Darboties AR delegācija, tad viss kārtībā. Ja tie ir no ielas, tad nekas te nav kārtībā. Мы бандито, знаменито, мы стрелято, пистолето. Ой, мы фиато. Разъезжаю целый день кабриолету. Ой, постоянно пьем чензано, постоянно сыто пьяно. Ой, держим банку, миллиону и плеванто на закону. Держим банку, миллиону и плеванто на закону. Держим банку, миллиону и плеванто на закону. Tulkento? Ir tulkento? Varbūt es. Sim. Cienījanta, krašņata, ansamblito, mafiozo vadito, unu cienījamos skaistos jaunos dziedītājos. Cienījamie jubilāri. Unu piano, darmajedo, ivisanto. Cienījamie viesi. Nu, cerejanto jūs te neredzento. Prieks jūs visus sveicināt. Debidresento, skaļu riklento, Izglītības un kultūras pārstāvjus, studento, mazbērnu audzinento, jaunatni un pensionārus, arī cito, kam mājonesem dito, kā arī pārējos viesus, kas šodieno neslinkonto un šeitu ieridonto. kas šeit ir ieradušies. Mēs esamo Līvānu kultūrnā delegācijo. Esam atlidojuši no saulainās Itālijas. Lai godinātu Līvānu studento ansamblo Līvas. Miljanto Ilona. Lai sveiktu cienījumās Līvānu kultūras centra seniora ansambļa Līvas jubilāras un cienījamo Ilonu. Mēs atvēsam to visādu tūlo nevajadzīgu lintu. Italiano kramo. Esam atveduši
ļoti jaukas dāvanas. Draugo, un iegrudento Līvas mafiozo ansamblio vadatio, kurus vēlamies apsniegt jubilāriem un pasniegt. Visādos kramos, kuras jūs audzento un jūs būdat skaisto dziedento. Jaunas, smuko. Lai jūsu kolektīvs rod jaunas dziesmas un kolektīvu vadītājai nepietrūktu idejas. Milento jubilāru ņēmu par labu mūsu vārdu. Un vēlamies jums novēlēt, lai mento loterijo mucho tonno marihuano un visādos bankos aplaupītu. Novēlējam jums dziedāt tik skaisti kā Lakstīgalām. More. More smaidu, more ideju, more jaunas dziesmotes, more jaunas riklentas. Baudiet un gūstiet prieku no savas dziedāšanas, uzstāšanās un galvenais dziediet no sirds. More mafioso klano fanato. Jā, viņi Līvā novada kultūras centrs. Un kamēr Normons pasniegs puķus un sabučos visas Līvu dalībnieces, es gribētu jums, cienījamās lēdijas, teikt tā, ka dziedošs cilvēks ir ļoti skaists, un dziedoša sieviete ir vēl skaistāka par Lakstīgalu, pavasari un visām pārējām tik ļoti īstajām un patiesajām un sirsnīgajām sajūtām. Turpiniet mūs priecēt, turpiniet nākt uz mūsu mājām, kas ir kļuvušas arī par jūsu mājām, un turpiniet būt tikpat skaistas un lai labi skan. Paldies! Delegācijāno! Domāju, ka šodien ir darba diena. Nu, jā. Un tagad vārds. Un tagad vārds Eiropas deju kopai Rūžiņas.
cienījamās senioras, mīļās Līvu meitenes. Dziesma, ar ko tās sākas? Ar ko tu sācies dziesma? Vai sācies ar vārdu? Vai varbūt ar skaņu no šalcošiem kokiem, no dziedošiem putniem? Tu sācies ar cilvēka sirdi, kurā tik daudz mīlestības, labu domu un spējas celties spārnos. Dziesma, tu iesāc telpā un piepildi to. Tu izskani un piepildi cilvēku sirdis. Tikai 7 notis, bet pasaule pilna prieka un labestības. Dziesma, tu dāvā mums domas par dzīvi un labo visapkārt. Re, klausoties dziesmā, kļūst acis priecīgākas un sirdis. Mirkļi pārvēršas atmiņās. Fantāzija liek aizceļot tālu projām. Sol. Tas sola neatlaidību. Laimes sajūta. Rodas simpātijas. Un atkal jaunas domas. Sveicam jūs, Līvas mīļās meitenes. Novēlam jums veselību, izturību, dzīves prieku, lai jūsu dziesmas skan tālu vēl un lai ilgi jūs dziedat. Visu to labāko jums vēl Rūžiņas. Vārds sveicieniem no pansionāta Rožlejas. Mēs jums novēlam laiku. Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko veltām viens otram. Mēs jums novēlam vārdus, ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan īstos un vērtos. Mēs novēlam jums mieru, ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan tādu, kas ir patiess un īsts jūsos pašos. Mēs novēlam jums prieku, ne tādu, kas uzlikts sejā kā izcila maska, bet tādu, kas laužas ārā no jūsu sirds un vaigā nevar palikt nepamanīts. Mēs jums novēlam laimi, ne tādu lielo, uz kuru mēs gaidām visu mūžu, dažbrīd pat it kā nikuļojot, tā arī nekad to nepamanot, bet gan tādu, kas mums katram tiek dots kā dāvana katrā mūsu dzīves mirklī. Mēs jums novēlam mīlestību, ne tādu, kas skan kā vispār pieņemta normā, bet vairāk par to, ko spējam, vairāk par to, ko iedomājamies, vairāk par to, ko no mums prasa, un vairāk par to, ko mēs šķiet spējam dot. Vairāk par to, ko mēs uzdrošināmies, mīlestību dot un saņemt visos tās izpausmes veidos. Paldies jums par sadarbības laiku. Mēs šos 2 gadus esam starp tiem, kas esam noklausījušies speciālās svētku programmas. Vienmēr esat mīļi gaidīts. Un šodien sakam visa kolektīva, gan klientu, gan darbinieku vārdā jums paldies par to mīlestību,
ko jūs caur dziesmu mums sniedzat. Paldies! Un priecēt mūs ar siltiem pīrāgiem jūs sveicu. Vārdu ir lūguši Rožukas seniori. Vai ir ieradušies pārstāvji? Tad vārds Jersikas senioriem. Es sirsnīgi sveicu jūs visas skaistās meitenes šajā lielajā skaistajā jubilejā jūsu. Lai jūsu dziesmiņas skanētu tālu un tālu pāri savam novadam, varbūt aiz novada robežām, jo tiešām ļoti patīkami, ja jūs skandinat gan jaunu laiku dziesmas, gan arī veco laiku dziesmas. Tās kaut kā sirdī mūs sakutina. Un arī mēs paši visi seniori jūtamies ļoti jauni tādi un priecīgi. Mēs jūsu vadītājai novēlam visu to labāko, lai viņai pietiktu spēka un izturības, jo jūs esat kolektīvi ar dažādiem raksturiem. Un lai saliedētu šo skaisto kolektīvu, jābūt ļoti lielai pacietībai. Un novēlu jums ļoti lielu pacietību, izturību, un lai vienmēr jūsu smaidītu jūsu kolektīvu priekšā. Apsveikums no biedrības ansambļa Uzori. Labdien, mīļas dāmas, ansambļa Lievas! Mēs, savu biedrību Uzori kolektīva vārda, gribam apsveikt jums ar jūsu jubileju. Un, protams, ko mēs gribam novēlēt? Pirmkārt, veselību. Otrkārt, lai jūsu sirdī vienmēr būtu labestība, sirsnība. Un no jums skanēs siltas, labas dziesmiņas. Un tiešām šodien mēs to dzirdam. Un vēl ilgus laikus mēs būsim kopā, draudzīgi, vienmēr palīdzēsim viens citam. Un tiešām, lai mūsu dzīve būtu tikai draudzība, mīlestība un prieks. Būsiet laimīgi! На Україні, щоб жилося і молилося, а робота й на ум не йшла. Un mēs šodien uzdziedāsim jums 3 ukraiņu dziesmiņas. Як зустрілись ми з тобою, Яремчі, залишив ти слід великий моїм серці. Як би була знала, була б не кохала, і з тобою до півночі не стояла. Як би була знала, була б не кохала, і з тобою до півночі не стояла. Як піду я на ту гору до криниці, а в милого очі сині, як зірниці. Як би була знала, була
чи лишити, якби була знала, була б не кохала, і з тобою до півночі не стояла, якби була знала, була б не кохала, і з тобою до півночі не стояла. Як настала та хвилина розставання, цілувались, обнімались аж до рання. Якби була знала, була б не кохала, і з тобою до півночі не стояла. Якби була знала, була б не кохала, і з тобою до півночі не стояла. Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько ме. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько ме. Та пісня мила, та пісня люба, все про кохання, все про любов. Як ми кохались, та й розійшлися, тепер навіки зійшлися знов. Як ми кохались, та й розійшлися, тепер навіки зійшлися знов. Ой, очі, очі, очі дівочі, темні, як нічка, ясні, як день. Ви ж мене очі плакать навчили, де ж ви навчились зводить людей? Ви ж мене очі плакать навчили, де ж ви навчились зводить людей? Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе, в човні
сорочку мама вишивала, неначе долю хрестиком вела, щоб я легких стежинок не шукала, і до людей привітною була. Виконуй, доню, мама говорила, закони Божі істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді, а сорочка мамина біла, біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю, а сорочка мамина біла, біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю. Літа неначе птахи пролітають, вже донечка, як квітка навесні, я їй сорочку білу вишиваю, як вишивала матінка мені. Виконуй, доню, мама говорила, закони Божі істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді, а сорочка мамина біла, біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю, а сорочка мамина біла, біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю. На тобі сорочечку білу, білу, на тобі сорочечку серцю милу, будеш її зранечка зодягати, буде тобі серденько зігрівати, а сорочка мамина біла, біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю. Vai zālē ir arī turku senioru pārstāvji? Laikam nebūs. Ir, lūdzu. Tad vārds viņiem. Tu laikam jau tepat jau nu, meitenes, lai jums veiksme, izturība, spēks, dziesmas jaunas un skanīgas balsis. Visu to labāko no mums visiem. Un tagad vārds folkloras kopai Turki. Ar veselību, ar visu labu.
un lai jums aug viss dārzos, un lai jums stipra veselība, lai jums laimīgi bērni, mazbērni, lai jums laba vadētoja, un lai jums sponsori un pašvaldība un kultūras centrs šausmīgi uz jums labi noskaņots ir. Lai tas viss jums teik, mūsu zelta fonds ticit, neticit. Dabava vīrusu turitīs līves. Jā, nesaprotam, ko ir darīsim, bet mēs ar Žannu vēl esam palikuši rindā. Un sakam to, kas Latgalē ir? Pavasarī kūkam jāzaļoj. Tev tas notiks. Vasarā pļavam jābūt raibam no puķiem. Arī tas to būs. Un tam, kuram pateik dzīsma. Un tas, kurš dzīsmā rūd veldzējumu, tam ir jādzīt. Dēļ to, lai jums ir labas dzīsmas, kuras sagodoja prīku jums, lai pēc jūsu dzīdošanas tur, tajā sirdsvīteņā, silts komuleņš katram, gan jums pošam, īpaši pošam, gan tim, kas ir kūpā ar jums. Nu, meitiņas, daudz laimes dzimšanas dīnā. Ja, te vadītājai, tur, Žanna atdod reizē, tur vadītājai būs arī tās mazas pavadiņš, ko kopā turēt un visām meitenēm mīļš sveiciens no pārējiem turpiem. Vārds apsveikamam Rudzātu senioru organizācijai Dālīs. Šodien gribās teikt jums mīļu paldies par jūsu tik skaisto koncertu. Vispār jau dziesmai ir liels spēks. Dziesma ir visos laikos palīdzējusi dziedāt. Un tā būs arī turpmāk. Dziesma ir skanējusi gan priecīgos, gan skumjos brīžos. Un šodien jums ļoti gribētos teikt ar tautas dziesmu vārdiem. Lai jūsu balstenis skanētu toļi, par pļovam, par nūrom, par mežu goļiem. Lai jūsu balstenis skanētu toļi, un lai jūsu balsteņos klausītos tautas, ne tikai mūsu novada ļaudis, bet arī visā mūsu valstī. Un nu godās arī drusku tolok. Ļoti gribās jūs sveikt šodien un vēlēt jums daudz veselības labas, jūs dzīves prīku, dzīdošanas prīku. Un lai jums būtu vienmēr ļoti skanīgas balsis. Un Ilona, tev ir veicīgs, gan jums veicīgs ir ar vadītoju, gan jai veicīgs ar jums. Un lai jums vienmēr daudz radošu dūmu, daudz skaistu dzīsmu. Un to vēlējam ne tikai mēs, rudzietnīki, kas ir zālē, bet arī porīgi, jo tu jau esi mūsu rudzietnīca. Paldies! Vārdu ir lūguši Baltās mājas pārstāvji. Lūdzu, vārds viņiem. Es skaļi runāju. Nebrīnieties, tā kā meitenes ir projām uz semināru, tad viņus lūdzu viņu vārdā nodot sveiciens jums. Un man jāsaka tā, ka visgrūtāk jau laikam runāt pēdējiem, jo tie pirmie visus tos labos vārdus jau ir pateikuši. Skaidrīt man te nosaka sakāmo, tā vēl viens otrs, bet man jāsaka tā, ka tautas dziesmas vārdi, dziedot dzimumu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju, tas ir par jums. Jo kas ar dziesmu iet pa dzīvi, tas mūžam jauns. Un tā kā Skaidrīt teica, mīļās meitenes, tad arī gribu teikt, jūs esat meitenes, un meitenes laikam jūs arī paliksiet. Jo dziedāšana nedod tikai vienu dzīves prieku, bet arī veselību. Jo
lielā elpošana un vēl arī pareizai vingrošana. Un Baltā māja izsaka lielu pateicību vadītājai Ilonai par sadarbību un cer arī uz priekšdienām, ka tas tā būs. Un ļoti priecājas par tām meitenēm, kuras ne tikai dzied, bet arī nāk uz Balto māju vingrot, nāk uz savām dombiedru pulciņiem darbojās, gan arī rokdarbniecēm, kas daudzas skaistas lietas ir radījušas, un ar cerībām uz turpmāko sadarbību, un lai jums dziesma saglabājas, kā taudā saka, līdz kapa malai. Un es savukārt teikšu, ka mēs gaidām tevi atpakaļ. Tu sākumā kopā ar mums dziedāji. Un, kad aiziesi pensijā, tad nāc pie mums atpakaļ. Vai zālē ir vēl kāds, kurš vēlētos sveikt šeit formālā gaisotnē Līvus? Ja nē, tad es došu vārdu Līvānoda kultūras centra amatieteātrim. Labdien! Cauri vārtiem, zvaigžņu vītiem ir pienācis viskaistākais no visiem rītiem. Jūsu svētku dienas rīts. Dārgie laureāti, es, Prēļu Eirovīzijas komitejas pārstāve, atļaušos piebilst galvenā pārstāve, Domicilija Fūrmane, vēlos jūs sveikt šajā skaistajā dienā. Jūs jautāsiet, kam tad par godu mēs esam šeit savākušies? Paļģis, ka tu esi atgājis, Domicilī. Es jau zināju, ka tu mani sveiks savā... Pīter, ko tu dari? Pīter! Es saprotu, ka tu mani tā kā gribēji apsveikt ar svātkiem, ka mani ir pieņēmuši Prēļu rajona Eirovīzijas komiteja. Ko tevi pieņēmuši? Es esmu komitejas pokstove, ne tu? Paklausīs. Es esmu organizēto gūju pastaigu operators. Atļaušos piebilst gans. Ne par to redzēla, ja? Mani tauta ir izvirzējuši šajā komitejā, ja es te būšu, koč tu izgaist. Es atvainojos, dārgie laureāti. Mums te sanācis neliels pārpratums. Mēs aiziesim nedaudz apspriesties. Pēc vētrainām diskusijām un pat atļaušos piebilst debatēm, mēs sveiksim jūs kopā. Jā. Tad, pie kā es paliku? Paļģis, ka apsveicit mani, es tāds veikšu jūs. Tā, mēs esam Prēļu rajona Eirovīzijas komiteja. Galvenā komiteja atļaušos piebilst. Katru aprīli un maiju mēs braukojam pa visu bijušo Prēļu rajonu. Atļaušos piebilst, ka maija sākumā. Vērtējam ansambļus, jo dzīdošanas prasmi, jo vizuālo izskatu i visu pārējo. Lai varētu maija mēnesī jau Atļaušos piebilst maija sākumā. Jā, maija sākumā sevtēt jau uz Eirovīzijas pusfinālu. Atļaušos pieminēt ceturtdaļu ar pusfinālu. Jā, kas notiks Prēļu pilsētā kultūras nomā. Atļaušos piebilst lielajā kultūras centrā. Jā. Mēs, protams, šodien sēdējam, kritisko atsivēramies uz jums. Atļaušos piebilst, ka ļoti kritisko atsivēramies. Izlēmam, ka rezultātus tomēr paziņosim maijā pēc visiem kolektīviem. Maija sākumā. Jā, un mēs gribētu šodien arī pasniegt jums ģenerāla sponsoru balvas. Mūsu ģenerāla sponsors Pēvelišku Stodaudzātavu. Un ko kaudzētavu atļaušu piebilst? Jā, grib jums pasniegt raudini. Ir tāda baigi labo zolīte, kura palīdz gan sirdē, gan visam pārējiem. Var ar šņabi aplīt, var kādas bulkas pīsvīsti, visa pārējā. Man skaidrs skaistokas bučet. Jā, lai pavasarī jums ir ko vainagūs sapīt. Tad paļģisi gaidīt rezultātus maijā. Maija sākumā atļaušos piebilst.
Gaidīšu uz vēlāku apspriedi beigās. Atkal klāt ir jauna diena, savādāka, kā neviena. Kā es tevi nodzīvošu, ko es ņemšu, ko es došu. Gribu prieku ņemt un dot, pati domāt, pati lemt, mīlēt, ilgoties un būt, paldies teikt un arī lūgt. Vienu vārdu sakot, dzīvot, mazāk nīstot, vairāk mīlot, lai var vēlu vakarā sev un citiem sacīt tā. Skaista diena pagājusi, jūtos nedaudz nogurusi. Paldies, cienījamie svētku koncerta dalībnieki un viesi, kas bijāt šai koncertā kopā ar mums. Īpaši paldies Līvānu novada pensionāru apvienībai. Jā, un ceram, ka līvas skanēs arvien spožāk, arvien kuplāk un arvien bagātīgāk. Un jūs, cienījamās jubilārs, atļaušu lūgt uzkavēties uz fotografēšanos. Paldies visiem par atnākšanu! Un tagad mēs aicinām visus viesus, kur ieradušies ar groziņiem, uz otro stāvu, kur jūs gaida uzklāts galds. Lūdzam visus viesus pie mums. Thank you.